Čau visiem Dieva vārda faniem, halleluja, kas fano pa Dieva vārdu. Es arī esmu Dieva vārda fans. Un citreiz tu lasi kaut kādas raksturvietas un tā nesaproti. Citreiz Dieva žēlastībā viņas tev atverās. Gribu izstāstīt vienu lietu, ko es nezināju, bet sēžot mašīnā, lasot tālbraucēju bībelīti, halleluja. Dievs atklāja vienu raksturvietu interesantu. Es jums padalīšos. Es domāju, ka jūs jau to visu zinat, protams. Man tas ir kā parasti jaunums. Bet varbūt kāds no jums trāpīsies, kas tomēr to nezina. Tad izlasīšu. Būt par Jēzus sekotāju. Bet ļaužu pulku ap sevi redzēdams Jēzus pavēlēja. Pārcelsimies uz otru krastu. Un viens rakstu mācītājs atnāca un uz viņa sacīja. Es tev sekošu, lai kur tu ietu. Un Jēzus tam saka, lapsām ir alas, putniem apakš debesis ir ligzdas, bet cilvēka dēlam nav kur savu galvu nolikt. Un kāds cits no viņa mācekļiem sacīja uz viņu, kungs, atļauj man pa priekšu noiet un apglabāt savu tēvu. Bet Jēzus to saka, nāc man pakaļ, un lai miroņi apglabā savus miroņus. Man bija nesaprašana, kāpēc nevar to tēvu apglabāt. Tādā veidā. Es domāju, kas tur slikti, zina, kā tēvs nomiris. Un dēlam aiziet viņu apglabāt, Jēzus viņu tā strikti nocērt. Bet es sapratu to domu. Tēvs šeit nav miris. Tēvs ir vienkārši vecs. Un viņš var nomirt. Bet kad viņš nomirs, tas jau Dieva ziņā tikai zināms. Viņš nomirt pēc gada, var nomirt arī pēc 10. Vispār var arī pēc 20 nomirt. Nevar saprast, saprot to lietu. Un šeit šis māceklis saka, Jēzus tev gribētu iet līdzi, bet man pa priekšu vajadzētu tēvu apglabāt. Un Jēzus saka, tad nevajag tev to tēvu apglabāt. Jo Jēzus jau cik viņš tur darbojās? Viņš darbojās tikai 3 gadi. Saprot, tēvs varbūt tās nomirs tikai pēc 4. Un tu palaidīsi garām visus brīnumus, to vilni, kas nāca tajā brīdī, jo tas bija tāds vilnis, kas nāca, kad Dieva gars caur Dievu darbojās caur Jēzu. Tas man liekas, tas bija kulminācija vispār visā pasaulē, kāda jebkad varēja notikt, un viņš tieši šajā kulminācijas brīdī grib iet uz mājām, gaidīt, ka tēvs nomirs. Saprot, viņš saka, negaidi. Vienkārši savādākā terminoloģijā viņam, laikam, saprotamā pateica. Nāc līdzi. Dīvaini, ka Jēzus nestāstīja tiem mācekļiem tā skaidri, bet varēja izmest kaut kādu tādu tekstu, kā parasti mūsu kristietībā daudz jau būtu apvainojušies par tādu tekstu aizgājuši no Dieva projām, bet tā Dievs darbojās, aleluja, lai Dievs jūs svētī. Galvenais ir pareizi saprast rakstus, jo kamēr mēs viņus nesaprotam, gribās iet no Dieva projām, liekas šausmas, ārprāts, bet tad, kad Dievs tev viņus atklāja, izrādās, nekas jau traks nemaz nav. Tā kā, lai Dievs jūs visus svētī, halleluja. Un ja gadījumā kāds grib arī pieņemt Jēzu Kristu kā savu glābēju, mēs tagad varam lūgt, lai Jēzus ienāk mūsu sirdī. Bet tev ir ticība vajadzīga. Lai saņemtu mūžīgo dzīvību, tev ir vajadzīga ticība tam, ko Dievs ir sūtījis Jēzum Kristum. Halleluja. Un ja tava sirds atsaucās, tad mēs varam lūgt, lai Dieva gars ienāk tavā sirdī un pamodina tevi, lai tu piedzimsti no gara un kļūsti par dzīvu radījumu Jēzu Kristu. Lūdzam tad, ja jūs gribat. Vienkārši atkārto. Mīļais Jēzu, es tev ticu, piedod manus grēkus un ienāc manā sirdī un kļūsti par manu labāko draugu. Āmen. Tagad tev ir jādabūn kaut kur ceļvedis, man visādās mašīnās, kaut kādās vietās, visur, kuras atrodos visāda veida kartes, kuras sēžu. Šeit es, pieņemsim, studēju Mateja evaņģēliju. Šodien vienā citā vietā es biju, man tur karte bija atvērta uz 1. Mūzes grāmatu, uz pašu sākumu. Mājās man ir vēl viena karte, aleluja, tur es esmu 1. ķēniņa grāmatā iekšā. Man tās kartes viss kaut kur ir, kur es eju, man viņas visur kaut kur ir iesāktas lasīt, Dievs mēs sāk runāt. Šodien atnācu mašīnā, bija doma patrenēties, bet plāni mainījās. Sēdēju mašīnā, lasīju Dievu vārdu, un Dievs atklāja man šo brīnišķīgo vietu, un es tā kā esmu priecīgs, aleluja, slava Dievam, lai Dievs jūs svētī. Dzīve Jēzu tiešām ir brīnišķīga, pilna ar brīnišķīgām lietām, lai Dievs jūs svētī.